Vērojot šo kustību pār akmens tiltu, es gribu atcerēties 2022. gada nogali, kad Tiesu administrācija sāka Eiropas atvesaļošanas fonda projektu Tieslietu akadēmiju. Arī tas bija dinamisks, piesātināts un savienoja vairākus krastus. Kas par šo laiku paveikts? Kas notiks tālāk? Projekta galvenais mērķis bija izveidot nacionāla līmeņa institūciju, kas pārņemtu un vienotā sistēmā organizētu mācības visiem Latvijas tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem. Šī iecerē īstenojās 25. gada 1. janvārī, kad savu darbību uzsāka jaunizveidotā iestāde Tieslietu akadēmija. Tās darbību regulē Tieslietu akadēmijas likums. Lai jaunizveidotā iestāde varētu pilnvērtīgi pildīt savu uzdevumu, projektā ciešā sadarbībā ar pašiem tiesnešiem un prokuroriem tika apkopots plašs tēmu loks, kurās tiesu un prokuratūras darbiniekiem nepieciešamas gan regulāras mācības, gan periodiska zināšanu atsvaidzināšana. Ne visu ir iespējams paredzēt. Tiesneša un prokurora ikdienu nosaka gan sabiedrībā notiekošais, gan izmaiņas normatīvajos aktos. Tāpēc ir jābūt gataviem apgūt arī to, kas jau rīt var nonākt uz viņu darba galda, lai profesionālā sagatavotība vienmēr būtu soli priekšā jaunajiem izaicinājumiem. Lai mācības varētu notikt pilnvērtīgi, nepieciešama piemērota vide. Tāpēc projektā, izmantojot atvesļošanas fonda finansējumu, pielāgotas un daudz funkcionāli aprīkotas mācību telpas, izveidojot lekciju zāles, 3 darba grupu telpas, datoru klasi un tiesu izspēļu zāli, kas nodrošina mūsdienīgu un profesionālu mācību procesu. Kad zināms, ko apgūt, un ir radīta vide, kur to darīt, mācību process var sākt strauji attīstīties. Projekta 3,5 gadu laikā īstenoti vairāki 100 pasākumu, kuros piedalījušies aptuveni 16,000 dalībnieku, apliecinot gan pieprasījumu, gan profesionālās izaugsmes nozīmi tiesu sistēmā. Līdz projekta noslēgumam 2026. gada 30. jūnijam izdevumi sekti no Eiropas atvesļošanas fonda finansējuma. Eiropas finansējums ir ielicis stabilu pamatu, lai turpmāk ar valsts budžeta atbalstu Tieslietu akadēmija centralizēti nodrošinātu jēgpilnu un mērķtiecīgu mācību un attīstības procesu tieslietu profesionāļiem.